dažreiz tu brauc uz kursiem, tāpēc, ka papīrītis ir vajadzīgs. Šeit ir otrādi. Ļoti patīkama atmosfēra, ļoti labi pasniedzēji. Man liekas, ka prieks. Klausoties lekciju un darbojoties praktiski, es secināju, skaidrs, jo es skolotājiem ļoti bieži esmu teikusi, netērējiet laiku, nelabojiet diktātu nedēļu pēc tam. Tam nekāda jēga nav. Bet tā tehnoloģija mums nodrošina, ka tas viss notiek uzreiz un tagad. Līdz šim es ļoti izmantoju arī sākuma skolā un meklēju internetā dažādas spēles dabas mācībā, bet izrādās, ka nekas tālu nav jāmeklē, viss jau ir gatavs mums pašiem un vajag tik zināt, kur to atrast. Digitālās pratības programma, manuprāt, ir nepieciešama pirmkārt jau tam dēļ, ka bērni ir tie, kas lieto šīs digitālās ierīces, ka viņi dzīvo šai pasaulē un īstenībā tālāk ar viņu dzīve būs vairāk un vairāk saistīti ar šīm lietām. Un ir ļoti svarīgi uzrunāt bērnus viņiem jau pieejamā valodā. 21. gadsimta skolotāju digitālās prasmes ietver ne tikai prasmes strādāt ar tehnoloģiju, zināt to iespējas, bet arī prasmes organizēt mācību procesu, kurā skolēni tehnoloģijas izmanto ar efektīvi un ar jēgu. Un tas bija arī šī mācību kursa mērķis, dot gan iespēju izmēģināt reāli tehnoloģijas darbībā, kā arī rādīt jau citu skolotāju veidos piemērus scenārijus, kādā veidā mēs varam virzīties no skolotāja, kā tā, kur šīs zināšanas nodot skolēniem, uz aktīvu mācību procesu, kurā skolēni jau paši meklē un iegūst šīs zināšanas, un kurā skolotājs ir gudrs procesa vadītājs. Un tā ir būtiska paradigmas maiņa, kādu šodien mums dod tehnoloģijas. Ar paveikto esam ļoti apmierināti. Mēs apmācījām un certificējām vairāk nekā 400 skolotājus. Šis process, manuprāt, tuvāko 5, 10, 20 gadu laikā būs dzīves nepieciešamība. Pilnveidoties digitāli, uzzināt, kas ir jauns, jo nākot caur tehniku, ienāk jaunas metodes, kā mēs varam strādāt. Gan paši priekš sevis, apkopojot rezultātus, gan tieši sniedzot zināšanas un attīstot bērnu prasmes.